Zieds ir cenītis aizkrāsnē, nāc bērniņ mātei auzotē, ak, neprasī nav maizītes, skats, kad tur laukā zvaigznītes, skats. Kad Ilze un Ainārs pirms 3 gadiem iepazinās un veidoja kopīgu dzīvi, abiem bija labas algas. Viņi apprecējās, nopirka mašīnu un paņēma kredītu istabu remontam. Pieteicās mazais Ralfs, taču līdz ar prieku atnāca apjausma. Pie namdurvīm klauvē krīze. Gatarī, kurā strādā Ainārs, maksāja arvien mazāk un neregulārāk, tāpēc tagad viņš strādā 2 darbos. Tad, kad tās algas nebija, un tad mēs nespēja tos kredītus nomaksāt, jāatliek un jāatliek. Tā jau skāra tā krīze. Kas man māmiņa alga, un plus bērnu nauda, kas sanāk. Un vīram alga, kur visi aiziet maksājumos. Mēs izdzīvojam. Ja dzīvot, tas, teikt, reāli nevar teikt. Kad trūka visi striķi, Ilze lūdza palīdzību projektam Pēdušai Latvijai. Pagaidām ģimene ir saņēmusi tikai 1 pārtikas paku, tomēr ļoti cer, ka oktobrī būs vēl. Māmiņas prioritāte – pilnvērtīgs uzturs mazajam Ralfam un skolas nauda Danielam. Lielais puika, es zinu to, ka skolā viņš vienreiz kārtīgi paēdis. 1. klasē ir tās dotētās pusdienas. Un pārējais, tad skatāmies tā, kad kaut kā. Liela pieredze Ilzei, toreiz jaunai meitenei, bija 90. gadu sākums, kad lielākā daļa cilvēku Latvijā dzīvoja no rokas mutē. Un savā veidā tas iemācīja patstāvību, tas iemācīja praktiski ne no kā, bet no mazumiņa uztaisīt kaut ko. Februārī Ilze vairs nesaņems māmiņa algu un iespējams, jostas būs jāsavelk vēl ciešāk. Auklējot mazuli, viņu uzzināja, ka līdzinājā darba vieta likvidēta. Mammas lepnums pirmklasnieks Daniels ir savam vecumam neparasti aizņemts puika. Kopā ar viņu kā vāveres ritenī skrien arī Ilze. Dejošana ansamblis, basketbols, fakultatīvais sports, keramika. Un vēl papildus ir mūzikas skola. Vienkārši labāk, lai viņš izmēģina visu sākumā, un tad redzēs, ko atstāt un ko paņemt nost. Mūzikas skolā Daniels sācis iet 5 gadu vecumā, kad izrādījās, ka viņš raiti lasa, raksta un rēķina, un ašajam zēnam vajadzīga vēl kāda nodarbe. Tagad mamma priecājas, ka puika aug izdarīgs un patstāvīgs. Kad tu darīsi viltā, kad aidīsi? Zobidība. Jā, jau ir augšādība. 9 mēnešus vecais Rāls ģimenē ienesis patīkamas rūpes un pavisam jaunas sajūtas. Ļoti interesanti tāds maziņš cilvēciņš, mācās visu. Skrienu un rāpu un skaisti. Kamēr Ainārs steidzas no viena darba uz otru, lai pabarotu ģimeni, kamēr Ilze kārtējo reizi prāto, kā lai šovakar pagatavo kartupeļus, viņiem ir kāda bagātība, kas nevienmēr pieejama turīgiem un laiskiem smalku restorānu apmeklētājiem. Protams, bērni un mīlestība. Mīlestība. Ģimenē visi vienoti. Ģimenes siltums. Lai Ilze, Ainārs, Daniels un Ralfs saņemtu pārtikas paku mēnesim, nepieciešami tikai 8 lati un 50 centīmi. 1 latu var ziedot, piezvanot uz labdarības tālruni 900 6488. Šī ģimene pratīs novērtēt laikā sniegtu palīdzīgu roku. Ilva Evertere, Renārs Muskars, Tautas balss.